pulksten 6 sit, ieslēdz televizoru klikt. Kā tev draudziņ iet, parunāsimies mazliet. Labvakar, bērni! Jūs taču mani pazīstat. Es esmu Ģirta tētis. Uziet, kuģi jūrā! Bet kas tad te? Kāpēc viss istaba sajaukt? Kāpēc segas izmētātas? Bērni, jūs to nezināt? Ģirtu! Kas? Kāpēc segas uz grīdas? Tās nav nekādas sagas, tā ir jūra. Bet tu man vakar solījies, ka tu būsi tikai skursteņslauķis, nevis jūrnieks. Nē, labāk jūrnieks. Man vajag jūra kā viņa. Labi, jūrnieks. Bet kāpēc seg uz grīdas? Tas taču nav labi, jūrnieki. Nu, tēt. Gribi spēlēsim spēli? Jā. Darīsim tā. Tu būsi jūrnieks. Labi, tu esi jūrnieks. Bet es būšu kapteinis. Kas nozīmē kapteinis? Tu nezini, kas ir kapteinis? Kapteinis tas ir pats galvenais uz kuģa. Pats galvenais, kuram klausa pilnīgi visi jūrnieki un izpilda kapteiņa pavēles. Jūrnieki Ģirta. Jā, kapteinis. Aizvest kuģi ostā, izglābt pasažierus, saklāt segas un mudīgi nokopt visu istabu. Hop, aiziet, ātri! Malacis, jūrnieki Ģirta. Un ko tu man pastāstīsi? Labi, klausies. Un arī jūs klausieties. Es jums pastāstīšu stāstu par zēnu Pēteri un par viņu dīvaino gultu, kas jocīgi uzvedās. Kā pienāca vakars, gulta atdzīvojās, sāk šņākt, krākt, viļņoties, mētāt segas pa gaisu. Gulta trako, gulta šņāc, sega putodama krāts. Vai tur apakšā ir kāds, vai tur nav nekāds? Gulta trako, gulta šņāc, sega putodama krāts. Vai tur apakšā ir kāds, vai tur nav nekāds? Vētra brāžu nenorimst, kuģis salūzis un grimst. Vecais sirmais kapteinis, viens uz klāja palicis, aizivs viņu apēdīs, tad, kad kuģi viņi rīs. Tad, kad kuģi viņi rīs, aizivs viņu apēdīs. Tomēr labi beidzas viss. 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 Pēteris ir aizmidzēs. Ja man būtu tāda gulta, tad vakarā būtu mierīgs laiks. Bet kā jums, bērni? Vai jums mājās arī nav tāda gulta, kur pati šņāc, pati trako, pati svaida sēgu apkārt?
Viņam vēl gadās tās bikses, kuras pašas aizskrien uz kādu kaktu un paslēpjās un zeķīti katra aizrāpos savu pusi. Un mantiņas paslēpjās trauku skapī un zobirsti paslēpjās zem vannas. Jums tā nemēdz būt? Un parasti vienmēr visas tās mantas, kad viņas vajag, viņas vienmēr ņem un paslēpjās. Jums nekad tā negadās. Mēs galīgi aizmirši. Mums jāiecēlās pie Alfona. Pareizi, bērni. Iesim un pastīsimies, kā dzīvo Alfons un viņa tētis. Šis ir Alfons Obergs. Viņš dažreiz ir mīļš un priecīgs, un dažreiz muļķīgs un palaidnīgs. Tieši pašlaik viņš ir palaidnīgs un noskumis, jo ir vakars, un viņam negribas iet gulēt. Lejā uz ielas ir iedegtas spuldzes, un virtuves pulkstenis drīz rādīs 9. Bet Alfonam negribas gulēt. Mīļo tēti, palasi pasaku. Šis ir tētis. Viņš gandrīz nekad nav palaidnīgs, bet allaž ir mīļš. Kā šovakar, kaut arī ir vēls, viņš paņem pasaku grāmatu. Viņš lasa garu, jauku pasaku par zirgu. Tad viņš iedod Alfonam puķu un aiziedams nodzēš gaismu. Stāvēdams durvīs viņš saka: ar labu nakti, saldu dusu. Bet Alfons negrib dusēt saldi. Viņš negrib nemaz dusēt. Tagad viņš atceras. Viņš taču aizmirsa iztīrīt zobus. Tēti, viņš sauc. Mēs aizmirsām iztīrīt zobus. Tētis drīz atnāk. Alfons tīra zobus. Šovakar viņš tīra zobus rūpīgi, jo rūpīgi. Ik viens zobs top tīrs. Guli nu, tētis noteica. Un aiziet. Bet Alfons neaizmieg. Viņš ir drausmīgi izslāpis. Tagad viņš to jūt. Cik drausmīgi izslāpis viņš ir. Tēti, viņš sauc. Man gribas dzert. Dusinu saldi, tētis aiziedams noteica. Tēti, man izlaistījās. Gulta ir slapja. Nē, bet ai. Tētis saka, ieraudzījis pleķus. Drīz viņš uzlauka grīdu ar dažām lupatām, un gultā viņš apmaina pālagu. Tagad gan dusi saldi. Tēti, man gribas čurāt. Tētis atnāk.
viņš ir paņēmis podiņu no vannas istabas. Guli nu, mīļais Alfon. Ārā iedams lūdz tētis. Bet Alfons tik un tā neaizmieg. Viņš guļ un domā par garderobi. Varbūt tur iekšā ir liels mežonīgs lauva. Tēti, nāc paskaties, sauc Alfons. Garderobē ir liels lauva. Tētis atnāk. Tētis neatrod nevienu lauvu. Lauvas jau parasti nemājo garderobēs. Ar labu nakti un saldu dusu. Un labāk vairs nesauc, jo tagad es esmu ļoti noguris. Bet Alfons tomēr neaizmieg. Vispirms viņam vajag lācēnu. Tēti, lācēnu! Tētis sāk meklēt. Viņš lūkojas priekšnamā. Viņš meklē vannas istabā. Beidzot viņš to atrod dziļi zem dīvāna. Bet tētis tā kavējas. Vai viņš drīz nenāks ar lācēnu? Cik savādi. Kāpēc viņš nenāk? Nu, ko tētis dara? Bet paskat tik. Tagad tētis ir lasījis pasaku, atnesis zobu birsti, atnesis sulu, apmainījis palagu, uzslaucījis sulu, atnesis podiņu, meklējis lauvu, atradis lācēnu un palicis tik noguris, ka nokritis uz grīdas un aizmidzis tieši to brīdi, kad bija izvilcis lācēnu no dīvāna apakšas. Alfons sāk visā galvā smieties. Tētis izskatās tik jocīgs. Viņš guļ un krāc. Ar labu nakti un saldu dusu, nočukst Alfons. Tad viņš iet atpakaļ uz gultu. Viņš domā, ka vairāk nesauks tēti. Un nu gan arī Alfons var gulēt. Tss, klusu. Izskatās, ka viņš guļ. Jā. Ar labu nakti. Vai mans tētis arī aizvis? Laikam pieaugus darbā. Varbūt es viņu nogurdināju, ka Alfons nav tēti, bet es taču netīšām.
sešu sit, ieslēdz televizoru klikt. Kā tev draudziņ iet, parunāsimies mazliet. Zeķis lāci, vaļš. Bija zeķis uzviju, kur eko. Ģirt, atkal tu basām kājām. Nu taču nedrīkst dzīvoties ar basām kājām pa tik augstu grīdu, puika. Es neesmu tik slims. Nu, tik slims jau tu neesi, bet tik vesels jau tu arī īsti neesi. Zāļu tēju es tev atnesu. Tēju nē. Ģirt, bet tā ir speciāla zāļu tēja, speciāla ģirt, lai tu paliktu vesels. Ja tagad bērni redzētu, kā tu uzvedies, viņi domā, tu nemaz nemāk uzvesties. Ģirt, nu es iebēršu tur cukuriņu. Nu, nē. Tu esi kašķīgs šodien. Kādēļ strīdēties, ja varam tēju dzert? Kādam tikai vajag pirmo soli spērt. Tu pie durvīm pieklauvēji, es tev devu zāļu tēju, kas pret visām kaitēm der. Zāļu tēju ar vasaras vēju. Zāļu tēju ar vasaras vēju. Zāļu tēju ar vasaras vēju. Krūzīte tev vēju. Zāļu tēju ar vasaras vēju. Zāļu tēju ar vasaras vēju. Zāļu tēju ar vasaras vēju. Krūzīte tev vēju. Tēti padzēra. Nu, ļoti labi, man prieks par to, Ģirt. Bet to neko nesēdz. Paldies, man nemaz negribās. Lūdzu, kafiju. Es negribu. Samaisītu. Es negribu. A, tur cukurs ir klāt? Jā, A, tu samaisīji? jā. Nu, tad gribu. Spienmaizīti. Ģirt, Spienmaizīti, taisīti. bērni, jūs esat kādreiz barojuši savus vecākus, teiksim, mammu un tēti un vectētiņu un vecmāmiņu. Tas ir neaizmirstam. Ļoti garīgi, Ģirt. Vairāk nav? Uz veselību. Paldies, bet tēt apsēdies. Un es tev iemācīšu vienu spēli, kur kādreiz man iemācīja mans tētis. Mans opīts. Jā, tavs opītis. Es nosaukšu tev 3 lietas, kuras tev ļoti patīk. Zeme, debesis un jūra. Un katru reizi, kad es nosaukšu vienu no tām, tev būs jānosauc kāds zvērs vai zivs vai putns, kas dzīvo. Jā. Tur. Tātad. Zeme. Tāds Suns. Jūra. aizjūs. Zeme. Tārpiņš. Zeme. Vēl viens tārpiņš. Vēlreiz zeme. Govs, teļi, būlis. Kāpēc tu sauc viņus tik daudz, ja pietikt ar vienu? Tāpēc, kad viņi ir ģimene, viņam jābūt kopā. Labi. Nu tad vēlreiz zeme. Māja. Māja? Bet māja taču nav dzīva. Tu esi zaudējis. Taču te aizmirst par māju, par Alfonu māju. Pareizi. Kā es varēju piemirst par Alfonu māju, Ģirt? Bērni, paskatīsimies, kā iet Alfonam. Starp citu, Alfons reizēm mēdz būt ļoti, ļoti viltīgs. Šis ir Alfons Olbergs. Šodien viņš ir atnācis ciemos pie vecās mammas. Un lielie brālēni arī ir te. Viņiem ir 7 un 9 gadi, un viņi iet skolā, un viņam katram ir savs pulkstenis, un viņi māk lasīt, tā kā Alfons ir vismazākais. Hē,
Tu esi tik mazs un nekā nesaproti. Tā dažreiz saka lielie brālēni. Alfonam tas ir dikti apnicis. Bet pagaidiet vien. Šodien esmu nodomājis šos uzskatus mainīt. Pie vecās mammas ir ļoti patīkami. Viņa nekad nesteidzas, bet ir priecīga un mīļa. Un viņa labprāt spēlē ar bērniem kārtis. Un vienmēr viņus pacienā ar saviem cepumiem no skaistās cepumu kārbas. Pie viņas var dabūt cepumus, cik gribas, bet bērni tos ēd kaudzēm. Nu, pietiks, citādi nekas nepaliks pāri, ko vēlākies pie sulas. Nāciet labāk, uzspēlēsim kārtis. Brālēni uzreiz nolemj, ka Alfons nevarēs piedalīties. Viņš taču nekā nesaprot. Neko nesaprot. Alfons ir bēdīgs. Viņš mierina sevi ar vēl vienu cepumu. Skatieties, viņš paņēma vēl. Tas nekas. Bet tad varbūt nepietiks vēlāk pie sulas. Gaužas brālēni. Un kāpēc viņš drīkst ņemt vēl, un mēs nē? Jā, bet Alfons ir tik mazs, viņš vēl daudz ko nesaprot, atbild vecā mamma. Tā taču jūs paši tikko teicāt. Nāciet nu spēlēt kārtis. Un tā Alfons atkal nevar piedalīties, bet paliek viens pats virtuvē. Kad esi pats mazākais un nevari piedalīties, tad ir drūma un bēdīga jušana. Viņš dzird, kā pārējie viesistabā spēlē kārtis. Viņiem ir jautri un priecīgi. Kāravi un sirdis, viņi runā. Man ir tik žēl, domā Alfons. Ai, cik man ir žēl, ka es esmu tik mazs. Jā, es esmu tik mazs, tāpēc es nekā nesaprotu. Un tā ir tik augstu augšā, un viņš ir tik mazs. Nekā viņš nevar saprast, un nekā nevar aizsniegt. Uzmanīgi! Vecā mamma un brālēni to nemaz nedzird. Viņi tikai spēlē sirdis un pīķi, viņi runā. Alfons raušas augšā. Aici gardi cepumi. Viņš tikai paņems vēl mazliet. Ir taču tik žēl tāda, kas ir tik mazs un kas neko nesaprot. Vēl tikai vienu cepumu. Viņš jūt, ka viņam vajag vēl vienu cepumu. Un vēl vienu. Alfonam ir sevis žēl daudz reižu, un viņš ēd un ēd. Un pārējie tik spēlē un spēlē. Un tad beidzot brālēni sauc: Alfon, nāc, mēs tagad skatīsimies albumu. Alfon, nāc! Alfon!
Un tad viņi atkal ir kopā. Arī Alfons, un tas ir brīnišķīgi. Vecā mamma šķirsta veco fotoalbumu un rāda bildes no tiem laikiem, kad viņa bija maza meitene, no agrākiem laikiem. Un viņiem ir tik patīkami un brīnišķīgi, un jautri tā sēdēt kopā. Ir jautri, līdz vecā mamma ierunājas. Tagad es jūs pacienāšu ar sulu un cepumiem. Bet lielie brālēni tūdaļ trauc saukšā un saka, to mēs varam izdarīt, mēs paši varam, mēs tagad esam tik lieli, tāpēc mēs varam uzklāt sulas paplāti. Nu dien, tik viegli kā nieku. Vecā mamma un Alfons gaida uz dīvāna. Viņi dzird, kā brālēni atver skapi un šķindina glāzes un liek tās uz paplātes. Un te piepeši iestājas savāds klusums. Ko viņi tur dara? Vecā mamma brīnās. Varbūt mums tomēr vajadzēs iet viņiem palīgā. Te atskan bļāviens. Tie ir brālēni. Viņi ir nocēluši cepumu kārbu. Viņi to atver un tagad stāv mutes ieplētuši, jo tur nekas daudz nav palicis pāri. Viņi ir pārskaitušies, rāda uz Alfonu un bļauj pilnā galvā. Tas ir viņš apēda visus cepumus, kamēr mēs spēlējām kārtis. Viņš visus viens pats apēda. Ai, kāda netaisnība! Lielie brālēni ir tik nikni, ka ir gatavi mesties virsū Alfonam un sadunkāt viņu. Bet Alfons izmanto tieši šo brīdi. Viņš iztaisās maziņš un nožēlojams. Jūs nedrīkstat sist tādu, kas ir mazāks. Un es drīkstu ņemt cepumus, jo esmu ļoti mazs, tāpēc nekā nesaprotu. Jūs taču paši tā sacījāt. Un tad brālēni aptver, ka Alfons tagad ir diezgan liels un saprot tīri labi. Paskatījušies viens otrā, viņi novaikstās un nopūšas. Tad jau ir laiks, ka Alfons piedalās spēlē un tagad mācās spēlēt kārtis. Kā tu domā, vecumam? Jā, tā uzskata arī vecā mamma. Un kopš tās dienas Alfons ar vienu var spēlēt ar viņiem kārtis. Brālēni nekad vairs nesaka, ka viņš ir mazs un nekā nesaprot. Un spēļu kārtis arī Alfons ir iemācījies. Sirds, pīķis un kāravs.